Ir 101. sērija, 18. novembris, un šodien es vēlos visiem Latvijas iedzīvotājiem novēlēt foršus un priecīgus Latvijas 107. gadadienas svētkus. Turpinam kļūt nesalaužam kopā. Tu kļūsti neapturams, kad ieguldi savas pūles tajā, ko neviens nevar tev atņemt. Zināšanās, raksturā, personībā un ķermenī. Tu apzināti maini īstermiņa komfortu pret ilgtermiņa uzvaru, un tas prasa mugurkaulu. Ceļā būs cilvēki, kas iespējams pazudīs no tavas dzīves, jo viņi neredzēs to, ko redzi tu, un tas ir normāli. Bet tev paliks pacietība, jo lielās uzvaras atrodas aiz kilometriem, kurus tu mēros. Tev paliks neatlaidība, jo katru dienu sev pakļaus apstākļos, kas stiprinās tavu mentāli. Tev paliks dzīves gudrība, jo tu būsi tas, kas izvēlēsies sevi izglītot un veikt pašanalīzi par notiekošo sev apkārt. Tev paliks veselīgs un spēcīgs ķermenis, jo tu būsi apbruņots ar ieradumiem, kas tev pārveido. Un galu galā tev paliks arī cilvēki, bet tie, kas būs īstie priekš tevis un tavām vērtībām. Tavi darbi, enerģija un personība piesaistīs tos, kas atbilst visvairāk tev. Brīdī, kad izvēlēs izaugsmi pāri visam, tu dari lāču pakalpojumu ne tikai sev, bet arī visiem apkārtējiem, kur tev rūp. Tāpēc ar šo sakāmo atceries šo. Katra mazā uzvara, ko gūsti šodien, atver durvis nākamajai. No šīm durvīm veidojas ceļš, kas nes tavas ieceres. Tāpēc turi galvu augšup, turpini likt soli pie soļa un kļūstam nesalaužam kopā.